prieka pilnas bikses mūsu finanšu ministram Ašerādena kungam, kurš savā X profilā padalījās ar to, ka šodien ir laba diena. Latvija ir piesaistījusi 1 miljārdu eiro, emitējot obligācijas. Kas man izbrīna tas, ka ne Ašerādens, ne prese mūsu Latvijas nesaus lietas pareizajos vārdos. Latvija nepiesaistīja miljārdus eiro, bet Latvija kārtējo reizi aizņēmās 1 miljārdu eiro, kuru vajadzēja atdot man, jums, bērniem, mazbērniem, bet ne jau finanšu ministram Ašerādenam. Un, cik es saprotu, Latvijas kopējais parāds ir sasniedz šo lielisko skaitli 20 miljārdu eiro. Kas ir 20 miljārdu eiro? Latvijā šodien ir aptuveni 880 tūkstoši strādājošo ar vidējo algu aptuveni 1220 eiro uz rokas. Ja visi šie 880 tūkstoši sāks no šodien strādāt bez maksas, lai atdotu šo 20 miljārdu parādu, vajadzēs strādāt vairāk nekā 18 mēnešus. Pusotra gada būs jāstrādā bez maksas ar vidējo algu 1220 eiro uz rokas, lai atdotu šobrīd esošo Latvijas valsts parādu 20 miljārdu eiro, kas līdz gada beigām sasniegs jau 21 miljārdu eiro. Katrs nākamais miljards, tas ir aptuveni nepilns mēnesis bezmaksas darba. Es domāju, ka šos naudas izpirkrētājus ir jāpadzen, un pirmais solis varētu būt 7. jūnijā, kad būs vēlēšanas Rīgā. Saraksts numur 9, Latvija pirmā vietā, mans numurs 32. Paldies par jūsu atbalstu!